Vai tu zināji, cik Piltene ir forša? Pasaule par mums ziņā no 13. gadsimta. Piltene ir sena pilsēta Ventas vecās gultnes labajā krastā, 22 km no Ventspils. Reiz šai pilsētai Kurzemes vēsturē bija ievērojama loma. Sākot no 13. gadsimta beigām līdz 16. gadsimtam, Piltene bija Kurzemes bīskapijas, bet vēlākajos gadsimtos Piltenes apgabala centrs. Šobrīd Piltenē dzīvo apmēram 845 iedzīvotāji, un šeit atrodas arī Piltenes pamatskola. Lai cilvēce nekļūtu kurla, uz zemes ir jābūt Piltenei. Piltenes pamatskolā mācās 117 zinātkāri jaunieši. Mūsu komandā strādā 25 pedagogi. Zinātkārs jaunietis ir mūsu nākotne. Es parādīšu, ar ko mēs sākamies. Piltenes pamatskolas pirmajā stāvā mācās sākumskolas skolēni. Mums ir ļoti mājīgas un tīras klašu telpas, un pēc stundām mēs varam pavadīt laiku pagarinātajā grupā. Man vislabāk patīk Scratch, jo tur var visu kaut kādas animācijas veidot. Un datorklasē mēs apgūstam datoriku un programmēšanu un darbojamies ar robotiem un programmējam tos. Mēs viņu varam uzprogrammēt tā, ka viņš var iet pa zemi, viņš var arī braukt. Mēs varam likt darīt viņam to, ko mēs gribam. Varbūt pīrāgu? Mūsu skolā ir jauns labi iekārtots dizaina kabinets ar 3 grupām paredzētām vietām virtuves daļā, kur ir aprīkota ar elektriskajām cepeškrāsnīm, indukcijas virsmām un dažādām citām mazajām sadzīves tehnikas iekārtām. Maisiņš vajag, sēnes, koki, ziedi. Rokdarbu zonā ir vairākas elektriskās šujmašīnas un citi rokdarbu rīki. Te var būt visu, kas paredzēts jaunajā programmā. Kabinetā vienmēr valda mājīga un radoša gaisotne. Manā komandā skolēnu pašpārvaldē darbojas aktīvākie skolēni no 5. līdz 9. klasei. Skolēnu uzdevums ir turpināt skolas tradīcijas, organizēt jaunus pasākumus, veidot dekorācijas, paust skolēnus viedokli, izteikt pieprasījumus un izaicinājumus, risināt problēmas, izpalīdzēt skolotājiem, skolas vadībai un ārpusējām skolām. Mēs tiekamies reizi nedēļā, lai ģenerētu jaunas idejas, sadalīt pienākumus tuvākajiem pasākumiem, kā arī izvērtēt jau notikušos pasākumus un pārunāt, kas bija izdevies un kas nē. Pievienojies mums! Jaunsardzes galvenais mērķis ir kļūt par patriotisku pilsoni, aizstāvēt vājākos un iestāties par taisnību. Ko mēs darām Jaunsardzē? Jaunsardzē mēs galvenokārt mācāmies, kā orientēties, maskēties, šaut un palīdzēt biedram. Mūsu skolā pusdienas vienmēr ir gardas un siltas. Jāiebilst arī, ka skolēniem no 1. līdz 7. klasē tās ir bez maksas. Cik garšīgi! Un iedomājies, 8. un 9. klasē šis viss tikai par 40 centiem dienā. Ja gribi saturīgi pavadīt savu brīvo laiku, tad Piltenes pamatskola ir īstā vieta. Te tu vari ne tikai sportot un programmēt, bet arī dejot gan mūsdienu, gan tautas dejas, dziedāt korī, kā arī darboties mūzikas, vizuālas mākslas un kokapstrādes pulciņā. Kompetenci izglītība piedāvā tādu ļoti labu programmu, proti teātra māksla. Lai jaunais cilvēks varētu parādīt savu izdomu, lai varētu viņam ļaut brīvi rīkoties ar savu talantu, ar savām iecerēm, sadarboties ar saviem klases biedriem, viens otru papildināt.
cīnās pēc visu tā, ko ar naudu var nopirkt. Cilvēka dzīvē ir galvenais kaut kas cits, kā piemēram zināšanas, atbalstīt par to cilvēku. Bet par darbu samaksā ar naudu. Jā, un par to naudu atkal var nopirkt. Vai ne, sabas suns? Jūs dzirdējāt, tiešām apētis nabaga zvaigznītes. Nāc cīnīties, astoņkaitu ļaunais jūras laupītāji. Kas noticis? Rokā tu man būsi, es tevi sagūstīšu, tu ļaunais jūras laupītāji. Palīgā, glābiet, palīgā. Sagūstie ļaundari. Mēs spriedīsim tiesu. Bet ko es esmu izdarījis? Kas te notiek? Viņas ir dzīvas!